Noslēgusies pusfināla sērijas starp Kurbatu Liepāju. Kurbats izcīna uzvaru 5-4 pagarinājumā un sērijā triumfējā 3-1 un iekļūst finālā. Gatis Gricinskis ar mani kopā. Gati, apsveic ar uzvaru gan spēlē, gan sērijā. Kas tavuprāt tad izšķīra to Kurbatu pārsvaru? Paldies, pirmkārt. Nezinu, man liekas, tas, ka mēs pacietīgi gaidījām, mēs nekur baigi neskrējām, mest golus, mēs gaidījām un sagaidījām iespējas iemest un lielāko daļu arī izmantojām. Tas arī bija, man liekas, tas galvenais. Tev katrā spēlē, izņemot, laikam šodien pēdējo, nav vārti, bet pirms tam visās iemet iepriekšējās, sajūt vārtu garšu, tā var teikt? Jā, nezinu, grūti teikt. Vienkārši ir moments, tad iemet. Pirmajā spēlē pat īsti momenti nebija iekrīt. Tas grūti teikt. Ir, kad krīt, ir, kad nekrīt. Vienkārši cenšos to ribu dabūt uz vārtiem un priecīgs, ja iemet golu. Šodien bijāt vadībā 3-0, viņi jūs noķēra 3-3, vēlāk arī bija 4-4. Kāpēc nenoturējāt pārsvaru? Skatītāji droši vien gaidīja, ka Kurbats nedaudz vieglāk tiks galā pēc 3-0. Grūti teikt. Nezinu, varbūt tā koncentrācija bišķi pazuda, kaut kur paviršības, bet droši vien tās paviršības arī sākās. Grūti jau tā. Varbūt tas, grūti teikt. It kā jau nebija tāds, soliņi ar mēs runājām, lai visi turpinam spēlēt, bet kaut kā viņiem izdevās iemest. Play-offā esi viens no līderiem, spēliet, jūt arī to pats droši vien? Nezinu, es vienkārši cenšos pēc iespējas labāk pildīt savu uzdevumu. Vai es līderis vai neesmu līderis, tad man it kā vienalga. Fināls pret HK Mogo. Esat jau sezonā vairāk kārt spēlējuši. Kas izšķirs varbūt nianses tavuprāt? Ar tas pats, droši vien, ka tās pašas, ja mēs pieļausim daudz kļūdas, vai viņi pieļaus daudz kļūdas, tas arī būs noteicošais. Es domāju, play-offā būs savādāk vispār spēle nekā pirms tam. Tad jau redzēsim, kā mums ies. Kā to pašam liekas, Liepāja vai Mogo? Kurš spēcīgāks tieši play-offā? Es nezinu, grūti teikt. Tiešām neesam tagad pret viņu Mogo spēlējuši. Es nezinu, grūti teikt. Es domāju, fiziski noteikti Liepāja bija spēcīgāk, viņi skrēja. Es nezinu, kā Mogo spēlēs taktiski. Neesmu redzējis nevienu spēli, kā viņi tādu spēlē, bet es nezinu. Es domāju, ka mums jāpieturās pie savas spēles un tad arī viss būs kārtībā. Gat, vai tagad ir vieglāk spēlēt pēc šīs uzvaras pret Liepāju, kurai bija spēlētāji no Dinamo psiholoģiskā ziņā? Var teikt, ka tāds akmens novēlies no pleciem ir fināls? Nezinu, vai vieglāk. Tāpat jācīnās. Neviens jau tāpat neatdos to, ka mēs uzvarējām Liepāju, viņi jau neatdos mums spēles. Tāpēc es domāju, ka tas varbūt galvās bišķī tā pārliecība ir lielāka, bet es ceru, ka vienkārši mēs tāpat cīnīsimies. Nedomāsim, ka mums tagad viss esam izdarījuši. Viss būs kārtībā. Paldies, lai veicās! Paldies.